Sveiki! Šodien būs tāda vieglās svētdienas kafija, varētu teikt tā. Laistu es šobrīd visas savas orhidejas. Nu, ne visas, ne daļa tikai, bet es gribēju parunāt par tādu lietu kā ūdeni. Mēs visi zinām, ka augiem ir vajadzīgs ūdens, lai viņi spētu augt, lai viņi padzertos un tā tālāk. Bet tieši kāds ūdens ir nepieciešams orhidejām? Orhidejas ir tropiski augi, un viņi pārsvarā saņem savu ūdeni no lietus, vai arī izgaro, pieņemsim, upe, izgaro purvs, un tas ūdens ir ļoti, ļoti, ļoti tīrs. Un tā lieta, kas orhidejām ir smaga problēma, ir tā, ka viņas ir izrautas no tropiem, atvestas pie mums mājās dzīvoklī, un mēs varam darīt visu kaut ko, bet vienīgo lietu, ko viņas nav spējušas pielāgoties, ir dzert ūdeni tādu, kāds viņš ir mājās. Phalaenopsis būs vieglāk, Phalaenopsis ir ok, viņš ir kaut cik spēcīgāks, bet ja jums ir tāda vairāk, teiksim tā, sugas orhideja, nu, tad jums būs problēmas, un ūdens ir vajadzīgs labs. Ūdeni, kuru es lietoju lietus ūdeni, un tūlīt pastāstīšu, kāpēc. Man ir tāda ierīce, saucās TDS meter. Viņu var nopirkt, man liekas, jebkurā santehnikas veikalā, jebkurā tiešām tehnoloģijas veikalā. Manējā bija ļoti lēta, bija 6 eiro. Ko viņš dara? Viņš nosaka, varētu teikt, ūdens cietumu, cik ļoti jums ir smags ūdens, ciets ūdens, cik jums daudz viņā ir minerālu un tā tālāk. Es lietoju lietus ūdeni, un tā ideja ir tāda, ka apmēram līdz, ja viņš rāda 50, kas ir daļiņas uz miljonu, tas nozīmē, līdz 50 jums ir maigs ūdens, jums nav ciets ūdens, un jūs droši varat lietot viņu orhidejām. Līdz 150 ir vidējs ūdens. Virs 150 ir ļoti ciets ūdens. Ļoti cietu ūdeni orhidejas nemīl. Tur var būt iekšā gan kalcijs, gan magnēzijas, gan arī tur, nu, ar visu, ko trubas tīra, tur dzels, rūsa, nu, viss iespējamais chlors. Un orhidejas reāli mocīsies. Nu, piemēram, šis ir lietus ūdens, un es viņu vienkārši, jums parādīšu, tūlīt jums parādīšu lietus ūdeni. Vista bēg. Es uzkrāju lūk šādā mucā. Tas man ir orhideja ūdens. Viņš vienkārši notakām, un es uzkrāju lietus ūdeni. Bet visos iespējamajos veidos jūs varat mēģināt uzkrāt lietus ūdeni. Stāsts ir par ko? Stāsts ir par to, ka es tomēr mēģinu orhidejām, tāpēc, ka man pāris ir diezgan cimperlīgs, piedāvāt mīkstu ūdeni. Un mīksts ūdens būs tikai tas, kas būs lietus ūdens, vai destilēts ūdens, vai osmosis ūdens, tā viņu sauc, ionizētais laikam. Nu, lūk, bet paskatīsimies tagad uz lietus ūdeni. Ja es iedarbinu savu aparātiņu un paskatos uz to, ko man ūdens rāda. 33. Nozīmē mīksts ūdens, līdz 50 būs skaists, mīksts, foršs ūdens. Un šeit es jums uztaisīju tādu maziņu eksperimentiņu, jo man pašai arī bija interesanti. Šis ir mans krānūdens. Tā. Liekam, skatāmies, kāds būs mērījums krānūdenim. $330. Jūs iedomājaties, ja virs 150 ir ļoti smags ūdens. Man bija 333. Tas ir ļoti smags ūdens. Ļoti ciets ūdens. Tā. Ir cilvēki, kuri saka, es daudzos fórumos esmu lasījusi, ka, ja jūs ūdeni novārat, viņš kaut kādā veidā paliek labāks priekš augiem. Un man tas vienmēr likās jocīgi, jo es nesapratu, kur tieši tas kalcijs un minerāļi viss, kas ir ūdenī, paliek, ja tu viņu vāri.
Jo mēs zinām, ka ūdens izgaro pie 100, bet, es paņēmu teikannā un uzvārīju ūdeni. Un paskatīsimies, kāds būs minerālu sastāvs. 375. Nozīmē vēl lielāks nekā vienkārši krāna ūdeni. Tad ir trešais ūdens. Šo ūdeni es vārīju 5 minūtes dzelzs katliņā. Un liekas, paskatieties, katliņā ir ļoti daudz nogulsnējumu. Varbūt man tas ūdens būs reāli tīrs. Un viss būs baisi labi. Mēram. $347. Tad, kad es viņu biju tikko novārījusi, man viņš rādīja 440. Par ko ir stāsts? Stāsts ir par to, ka ūdens vārīšana ūdens cietumu neizmainīs. Viņu tikai pastiprinās. Tāpēc, ka kas notiek? Izgaro ūdens, tad, kad jūs viņu vārat, un ūdens daudzums samazinās. Bet kalcijs, chlors un tā tālāk, tas neizgaros. Tas pie 100 grādiem neizgaro. Un viņš paliks atlikušajā ūdenī. Tas nozīmē, ka ūdens stiprums procentuāli palielināsies. Un jūs vārot ūdeni, reāli orhidejām piedāvāsiet vēl cietāku ūdeni nekā tāds, kāds jums ir vienkārši no krāna. Tā kā par vārītu ūdeni un par to, ka tas ir labāks orhidejām, neesmu pārliecināta. Ja jums nav kaut kādas smagas baktērijas un tā tālāk, ja jūs varat no krāna ūdeni padzerties, nevāriet to ūdeni priekš orhidejām. Tas ir bezjēdzīgi. Jūs palielināsiet ūdens cietību. Un orhidejām nepatīk ciets ūdens, viņām patīk mīksts, foršs ūdens. Starp citu, šīs nots, tad, kad man vēl nebija mērītājs TDS, es jautāju vienam orhideju audzētājam, kā lai es nosaku, ja man nav tieši visi tie pribambas un mērītāji, vai man ir ciets ūdens, vai man ir mīksts ūdens, kā lai es to zinu? Viņš man pateica, šasmīgi vienkārši ieskaties čainikā vai teikannā. Ja viņa ir balta un ar daudz nogulsnēm, tev ir ciets ūdens. Šausmīgi vienkārši. Un tā kā man, lai cik es viņu tīru, ir visu laiku nogulsnes, man ir ciets ūdens. Un pie tam ļoti ciets. 330 ir ļoti smags ūdens. Bet mēs zinām arī to, ka mums nevajag tikai ūdeni. Protams, mēģinām laistīt ar mīkstu ūdeni, vai nu jūs viņu pērkat destilētu, vai jūs viņu savācat kā lietus ūdeni, tātad zina, ka līdz 50 tas ir mīksts ūdens, ar to var orhidejas laistīt, viņas būs ļoti laimīgas. Bet katru otro laistīšanas reizi jums ir orhidejas arī jābaro, jo orhidejām kaut kas ir jāēd, viņas no viena ūdens jums nepaēdīs. Un tikai tāpēc, kad ūdens ir spēcīgs, tas stiprs, tas Tikai tāpēc, kad ūdens ir ciets, tas nenozīmē, ka viņā ir pietiekami daudz minerālu vielas, lai augs augtu. Kas augam ir vajadzīgs, ir slāpeklis. Pats galvenais, es izmantoju šādu Orchid Focus augšanai barošanu, orhideju mēslojumu. Un parasti ir 3 sastāvdaļas. Tas ir slāpeklis, vēl kaut kas un kalcijs. Pats galvenākais ir slāpeklis. Kalcijs jums būs ūdenī, jebkurā gadījumā arī tā otra lieta, viņa pārsvarā būs, bet pats galvenais ir slāpeklis. No tā aug visi augi, bez tā neviens augs nevar augt. Un ir vajadzīgs slāpeklis katru otro laistīšanas reizi. Ja jūs pameklējat orhideju par orhidejām internetā, viņām pārsvarā ir rakstīts apmēram katrai orhidejai, cik ir vajadzīgs uz miljonus daļām. Tātad šāds pats aparātiņš tiek izmantots uz miljonus daļām. Slāpekļi. Un tā interesantā lieta ir tāda, ka cilvēki ļoti daudz formā saka, nē, orhideju tieši mēslojumu ir jāizmanto tieši tā, kā viņš ir rakstīts uz pakas. Nē, nav gan. Tāpēc, ka jūs nezināt, cik jums ir stiprs vai mīksts ūdens. Ja jums ir ļoti ciets ūdens, tas nozīmē, ka pieliekot tieši tik, cik ir teikts uz pudelītes, jūs reāli varat nodedzināt visas saknes. Tāpēc, ka būs pārāk daudz daļiņu uz miljona. Pieņemsim, apmēram es mēģinu likt pie 200. Tātad, ja es pamēru, liekot klāt mēslojumu pie ūdens, ja man ir 200 daļiņas uz miljonu, tā ir vajadzīgā konsistence priekš orhidejām. Tanī pašā laikā, ja es tādu pašu 200 uzliktu pa virsu 300 jau esošajām, un tas sasniegt tuvu pie 600, pat kata sīdumi,
viņi arī nodegtu, arī viņu saknes nodegtu. Es nodedzinātu ne tikai savas saknes, es nodedzinātu arī kaimiņu orhideju saknes. Līdz ar to, ja jums nav mērītāja, ar ko noteikt, cik jums ir vajadzīgs daudz mēslojuma, lieciet pusi no ieteiktā. Orhideju mēslojuma pusi no ieteiktā. Tad jūs ziniet, ka jūs vismaz nenodedzināsiet tās orhidejas. Mēslojums ir vajadzīgs, kā jau teicu, katru otro laistīšanas reizi. Ko daru es? Es vienkārši ar karotīti pielieku klāt ūdeni un mēru visu laiku, lai es mēģinu tikt pie apmēram 200 daļām uz miljonu. 200 daļas uz miljonu, tas ir tas, kas ir vajadzīgs orhidejām. Un tā interesantā lieta, ka jebkuru barošanu un mēslojumu jūs paskatāties veikalā, vai tas būs tomātu vai gurķu vai vienalga, būs slāpeklis. Pirmā lieta ir slāpeklis. Tas ir tas, kas ir visiem augiem vajadzīgs. Tādā veidā visi augi ir absolūti vienādi. Jūs varat ņemt kaut vai tomātu mēslojumu. Ja jums ir mērītājs un jūs varat izreikināt 200 daļiņas uz miljonu, tad tas būs tas, kas ir vajadzīgs orhidejām. Jūs varat mēslot visu dārzu un jūsu orhideju kolekciju ar vienu un to pašu mēslojumu. Jums vienkārši ir jāzina, cik daudz jums viņš ir jāliek. Līdz man bija šis TDS mērītājs, TDS, es liku pusi. Tagad es vienkārši mēru, lai man ir 200 daļiņas uz miljonu. Tad to es arī tagad izdarīšu. Nu, lūk, šī nav akurātā zinātne, bet man ir apmēram 183, un tas ir pietiekami priekš orhidejām. Varat likt, varbūt vēl mazliet liet klāt un mēģināt, lai būtu tieši 200, bet, kā es teicu, tā nav akurātā zinātne. Apmēram jūs ziniet, ka ir kārtībā. Kāpēc es šo saku? Man ir ļoti svarīgi, lai cilvēki saprastu, ka nē, tik cik ir rakstīts uz paciņas mēslojuma, tas ir rēķināts uz destilētu ūdeni, kurā nav absolūti nekas cits iekšā. Bet tāpēc, ka mēs visi nevaram pirkt destilētās ūdens pudeles un laistīt visas savas orhidejas, nozīmē, ka mēs izmantosim vai nu kraunu ūdeni, vai nu arī lietus ūdenī. Jūs redzējāt, man bija 30 daļiņas uz miljonu. Un tas ūdens ir ļoti atšķirīgs. 330 un 30 ir liela atšķirība. Un nevar vienkārši teikt, ka tieši tik, cik ir rakstīts uz pudeles, lietojiet. Nē, jūs tā nodedzināsiet orhidejām saknes. Vislabākais ir, ja jums nav šī TDS mērītāja, kuras tiešām iesaku jums nopirkt. Viņš nav dārgs un tas ir labs variants arī jaukšanai priekš citiem augiem, tur gurķiem, tomātiem. Ja jūs pārlasat internetā, viņi uzreiz pateiks, cik jums daļiņas ir vajadzīgas uz miljonu ūdenī, lai tas būtu foršs, labs mēslojums attiecīgiem augam. 6 eiro tas nav daudz. Un tiešām nekādā gadījumā nelieciet tieši tik, cik ir rakstīts uz pakas. Tas ir rēķināts uz pilnīgi tīru ūdeni. Ja jums nav šī mērītāja un jūs viņu nevarat iegādāties, vai arī jums vienkārši ir pāris felenopšu, un priekš kam jums tagad vēl pirkt kaut kādu mērītāju priekš ūdens, lietojiet pusi no tā, kas ir rakstīts tieši uz orhideju mēslojumu. Par citiem es nevaru teikt, bet uz orhideju mēslojumu lieciet pusi, kas ir rakstīts. Nu, lūk, tas būtu par ūdeni, par laistīšanu. Kas vēl tāds interesants būtu jāpasaka, mēģiniet neizmantot to pašu ūdeni vairākām orhidejām. Jo arī tā pati ideja, ka jums jebkurā gadījumā orhidejā podiņā jau būs kaut kādi sāļi sakrājušies. Ja jūs vienu podiņu aplaistīsiet, pēc tam to pašu ūdeni izmantosiet vēl vienā, pēc tam vēl vienā, jums varētu būt, ka pēdējā orhideja, kas dzers to ūdeni, viņa būs tik spēcīgs tas ūdens, viņš būs tik pilns ar sāļiem, ar kalciju, ar visu pārējo, no pārējām orhidejām, kas ir izskalojies. Jūs varat pēdējo orhideju vienkārši, visas pārējās jutīsies baigas labi un pēdējā nodegs, un jums būs, kāpēc. Es tiešām iesaku katrai orhidejai, paņemiet ķipīti, ieliet podiņā viņai savu ūdeni, lai viņi tur pastāv, un viss. Un pēc tam lietojiet jaunu ūdeni nākamajā orhidejā. Tāpēc, ka varbūt arī baktērijas, varbūt vīrusi, varbūt kaut kādas puves. Jūs negribat, lai no vienas orhidejas jums pēkšņi visa kolekcija sāk slimot vai sāk pārdzīvot. Līdz ar to lietojiet svaigu ūdeni. Mēģiniet sakrāt lietus ūdeni, tiešām ļoti daudz variantu, kā to izdarīt. Un lietojiet mēslojumu apdomīgi, tāpēc, ka pārāk daudz mēslojums nebūs labi nevienai jūsu orhidejai. Kas gan jāsaka? Tieši visu to ūdeni, ko jūs izliesiet ārā no orhideju podiņiem ar visiem atlikumiem, baktērijiem, bet tai pašā laikā arī ar mēslojumu. Droši uz visām rozēm, droši uz gurķiem, tomātiem un visiem citiem istabas augiem.
ļoti rēti orhidejas pārdod kaut kādus vīrusus vai tam līdzīgi citiem augiem. Un tādā pašā laikā orhideja barošana, tāpēc, ka viņi ir epifīti, būs daudz procentuāli mazāka vajadzīga nekā citiem augiem. Līdz ar to citi augi būs sajūsmā, jūs viņus nenodedzināsiet, tāpēc, ka procentuāli būs ļoti mazāk vajadzīgs bēslojums. Līdz ar to nekādā gadījumā neliejiet prom ūdeni, kas jums ir barošanas ūdens. Kaut vai izliejiet uz mauriņa, kaut vai iedodiet kaimiņienai puķēm. Vienalga, tas būs lielisks barošanas ūdens visiem citiem, gan istabas, gan āraugiem. Paldies!